Sveiki visiem! Šodien tiešām būs tāds vairāk no manas pieredzes stāsts, ar ko mēs esam saskārušies tad, kad mēs ejam viesu sistēmas. Un viens no pirmajiem tādiem pamatreģistriem un tabulām, kas ir jādabū iekšā sistēmā, viens ir kontakti, visi klienti, piegādātāji, un otrs ir artikuli. Un tad, kad mēs nonākam pie artikuliem, un ir sevišķi uzņēmumiem, kuri varbūt ir strādājuši uz lapiņām, Excel failos, un pirms tam nav bijusi strukturēta artikulu uzskaite, tad nākas domāt daudz un dikti gan par koda veidošanu, artikulu kodu veidošanu, gan par artikulu grupām un klasēm. Un šodien mēs tieši parunāsim par to pieredzi, kāda ir bijusi, kā arī par to, kā to var sistēmā dažādi veidot un dažādi uzturēt. Un arī bieži vien, tad, kad mēs ejam uzņēmumos iekšā, kuriem bijusi tikai noliktavas uzskaita, ir jāsāk domāt arī par ražošanas artikuliem, pusfabrikātu artikuliem, kas arī ir vesela tāda sistēma. Nu, lūk, tagad es droši vien nošērošu savu ekrānu. Sākotnēji tā būs tāda teorijas daļa, vairāk ar bildītēm, un pēc tam mēs beigās pāriesim arī pie praktiskās daļas, kā tas, ko es rādīšu bildītēs, būs redzams arī pašā sistēmā. Nu, lūk. Sāksim mēs par artikulu, par šī dienas tēmām. Tātad būs par artikulu kodu parunāsim, grupām, klasēm un parametriem. Artikulu koda veidošana. Ir daži veidi vai tādi principi, ko es gribētu jums likt aiz auss pie artikulu kodu veidošanas. Tātad artikulu kods ir tā lieta, kas sistēmā dzīvo kopā ar artikula preču produkta kartiņu, un šī ir tā pazīme, pēc kuras mēs šos artikulus atpazīstam, kuri parādās visos sistēmas ierakstos, visās atskaitēs. Un šī lieta, šis parametrs ir unikāls. Divi vienādi artikulu kodi sistēmā nedrīkst pastāvēt, jo tad vienkārši nevarēs saprast, par kuru preču kartiņu ir runa. Tātad unikalitāte ir pirmais nosacījums, kas ir svarīgi veidojot artikulu kartiņas. Otrā lieta ir lietojamības ērtums. Tātad unikalitāti mēs varam nodrošināt saliekot artikulu kodā visus iespējamos parametrus, lai, piemēram, veidojot tieši tādu pašu artikulu ar tādiem pat parametriem, sistēma paziņotu, ka tāds artikulu kods jau eksistē. Un es šādai pieredzēji esmu pat izgājusi cauri, bet mums rezultātā artikulu kodi bija 30 zīmju gari. Jā, unikalitāte bija nodrošināta, bet lietojamības ērtums bija ļoti sarežģīts. Pirmkārt, tāpēc, ka neviens tādus kodus neatcerējās, bija ļoti daudz jāraksta, lai tādu kodu kaut kur ierakstītu, un arī atskaitēs visās šis kods sadalījās vairākās rindās, vai arī bija ļoti jāveido šī vieta artikulu kodam, un pēc tam pārējai svarīgai informācijai nepietika vietas, un mēs sapratām, ka esam pārcentušies, un beigās novienodojām tos kodus līdz 7 zīmju cipariem un iešuvām tur iekšā vienkārši loģiku, artikulu grupa plus numurs pēc kārtas, un tādā veidā tikām galā ar šo problēmu. Patiesībā, ko mēs gribējām sākotnēji ar šiem garajiem kodiem atrisināt, lai cilvēki, kuri veido artikulu kartiņas, nevarētu izveidot dubultā. Bet beigās, jo mēs vienkārši sapratām, ka mēs gribam kaut kādas cilvēku problēmas atrisināt ar šiem artikulu kodiem, tad drīzāk ir ieteikums tāds, ka ir vienkārši daži cilvēki uzņēmumā tikai, kuri drīkst veidot artikulu kartiņas, pārējie viņas var lietot skatīšanās režīmā vai koriģēt kaut kādus laukus, izņemot, veidot jaunus, un tādā veidā vienkārši ir daži cilvēki, kuri zina, kā pareizi izveidot artikulu kartiņas, un tad viņi arī rūpēsies, lai nebūtu izveidoti dublikāti. Tas ir daudz ērtāk. Standartizēta pieeja, tātad artikulu kodiem ir jābūt pēc kaut kāda vienota standarta veidotiem, lai pats paskatoties uz kodu, piemēram, būtu skaidrs, kurā artikulu grupā ietilps šis artikuls, vai arī ir kaut kādi parametri, kas ir artikulu kodā iekšā. Nu, tad mēs jau pēc artikulu koda varam saprast, jā, tas ir, nezinu, tur brusa vai dēlis, un tur ir varbūt garums, platums, augstums iekšā šajā artikulu kodā iešūts. Tātad ir kaut kāda loģika apakšā, un viņa ir standartizēta. Tur, kur standartizētā pieeja bieži vien pazūd, ir tad, ja uzņēmums izvēlas veidot savu preču katalogu balstoties uz piegādātāju artikulu kodiem. Un tā kā piegādātāji ir vairāki, artikulu kodu veidošana katram piegādātājiem ir sava, tad pazūd šī standartizētā pieeja, tāpēc tas nav labs
laba prakse veidot savus kodus pēc piegādātāju kodiem, tomēr veidot savu standartu. Protams, tā ir biznesa loģika un vajadzības. Kā mēs veidojam šos artikulu kodus, iespējams, mums ir savs veidošanas stils izējmateriālu artikulu kodu veidošanā, savs stils tas būs pusfabrikātu artikulu veidošanā, un gatavāju produkcijai mēs pavisam savādāk šo stilu varētu veidot artikulu kodēšanai. Tātad, jā, biznesa loģika un vajadzība arī var būt par pamatu artikulu kodu veidošanai. Un vēl ir tātad divas iespējas. Viena iespēja ir šos artikulu kodus katru reizi veidojot jaunu kartiņu, veidot manuāli, vai arī veidot automātiski. Un par dažādām automātikas iespējām es pastāstīšu arī tālāk. Ar ko atšķiras artikula kods no artikula nosaukuma? Ja mēs esam izveidojuši artikulu kartiņu, esam ievadījuši kartiņā, es parādīšu nākamo kādu, kur ir artikulu kartiņa. Tātad, ja mēs esam ievadījuši kodu un ievadījuši nosaukumu. Tātad kods ir tā lieta, kad mēs esam saglabājuši kartiņu, kuru manuāli vairs nevar izmainīt. Ja šis artikuls nav sistēmā pirms tam lietots, mēs droši varam šo artikulu kartiņu nokopēt, izmainīt kodu un iepriekšējo kartiņu ar nepareizo kodu izdzēst no sistēmas. Bet, ja šis artikuls jau sistēmā kaut kur ir lietots saņemšanā, nosūtīšanā, norakstīšanā, rēķinā, tad vairs šo kodu nevar mainīt. Tad ir vai nu jāslēdz kartiņa, vai nu jākonvertē uz citu kodu, un konvertācijas rezultātā visos arī iepriekšējos vēsturiskajos ierakstos šis kods nomainās. Tātad, un tajā brīdī, kad ir nokonvertēta vecā kartiņa, tad viņu var dzēst no sistēmas. Un tātad kods nav maināms, bet savukārt nosaukums ir maināms jebkurā brīdī, tam, kam ir tiesības to darīt, un nosaukumam ir vairāk informatīva nozīme. Viņš ir tāds kā paplašinājums kodam. Ja mēs kodā nevaram ierakstīt visu informāciju, tad nosaukumā mēs varam rakstīt daudz un dikti, lai visiem būtu skaidrs un saprotams, kas ir šis pa produktu, materiālu vai izēvielu. Nu, lūk, kā tad mēs tiekam pie automātiski veidotiem artikulu kodiem? Manuāli tas nozīmē vienkārši atveram jaunu kartiņu un manuāli rociņu ierakstām kodu, kādu mēs vēlamies. Bet tas var radīt, teiksim tā, nepareizu kodu veidošanos. Tur varētu pazust šis standartizācijas aspekts un, cilvēks arī var neievadīt kodu, netīšām aizmirst, un tad sistēma vienkārši atcerēsies pēdējo saglabāto sistēmas kodu un pieliks citu cipariņu galā. Tādā veidā var rasties nepareizi koda sistēmā. Nu, lūk, artikulu kodu veidošana ir galvenajos iestījumos ir tāds iestījums numuru sērijas, kurās tiek definēti numuru sērijas ienākošiem rēķiniem, piegādātāju rēķiniem, gada ietvaros, mēneša ietvaros. Un šajā pat iestatījumā var arī veidot numuru sēriju iestatījumu artikuliem. Nu, lūk, un ja mēs runājam par artikuliem, tad mēs varam uztaisīt automātiku visiem artikuliem pilnīgi vienādu. Visiem artikuliem pilnīgi vienādu kodāciju. Mēs varam jau likt iekšā arī dažādus teiksim tā, variācijas, piemēram, artikuliem ar grupu K. Mums ir viens artikulu veidošanas šis te parametrs, artikuliem, kuriem nav grupa K, bet ir pilnīgi citas grupas, viņiem būs cits artikulu veidošanas algoritms. Un tad jau mēs ejam tālāk, kā tad veidot šo artikulu. Mēs varam, piemēram, ar priedēkļiem, tātad mums ir pateikts no 0001 un 999 veidojas šie artikulu kodi, bet pirms šiem cipariem mums ir priedēklis artikulu kodā. Piemēram, tas var būt vienkārši artikulu grupa. Mums ir artikulu grupa un tālāk iet šīs numuru sērijas no 001 līdz 999, vai arī, piemēram, artikulu kods var veidoties no kaut kādiem parametriem, kā manā gadījumā šeit ir garums, platums, augstums veido artikula kodu. Un ja mēs šos garumu, platumu, augstumu ievadām artikulu kartiņā, tad pie artikulu kartiņas saglabāšanās kods izveidojās tāds, kādu mēs esam šajos iestatījumos definējuši. Protams, ja mēs esam nepareizu augstumu vai platumu kartiņā ievadījuši, tad mums arī ir jālabo atkal šī kartiņa,
nokopējot, salabojot garumu, platumu, augstumu, saglabājot kartiņu un iepriekšējo dzēšot, jo vienkārši manuāli saglabātai kartiņai kodu mainīt nedrīkst. Tātad šeit var domāt un izvērsties, pēc kādiem principiem veidot šos artikulu kodus, kā viņus teiksim tā, grupēt, vai pēc pa grupām ir dažādi artikulu kodu veidošanās, vai pa klasēm. Tātad šis ir tā vieta, kurā mēs to darām. Un es šobrīd beigšu šērot ekrānu un parādīšu uz otra ekrāna jums jau piemērus, kā tas darbojās. Tātad, lūk, jums tagad būtu jāredz pats Moneo. Un es ņemu artikulu sarakstu, un, piemēram, šeit man ir artikuls kleita zila, un es veidoju jaunu ierakstu, nokopēšu vienkārši nosaukumu, viņai būs XXL, piemēram, izmērs. Tūlīt ielikšu grupu, un sistēma izveido klasifikācijas tipi, labi. Ieliksim jaunu klasifikācijas tipu XXL. Ieliksim sistēma pieprasa klasi, par to mēs parunāsim vēlāk. Un tagad saglabājot šo, uzreiz parādās grupa plus numurs pēc kārtas. Un tas ir iešūts šeit iestatījumos, numuru sērijās, artikulu item kods, un rekur ir pateikts, ka šeit piedēļ formula ir grupa, ja artikuls nav ar klasi K. Tātad artikuls nav ar klasi K, viņš ir nevis ar klasi, bet ar grupu K, viņš ir ar grupu DR, un ja ir grupa DR, tad mēs veidojam kodu grupa plus vienkārši numurs pēc kārtas. Tādā veidā, ja mēs uzliktu grupas lauku kā obligāto lauku, tad mēs izbēgtu no tā, ka es varēju saglabāt un man izveidojās nepareizs kods. Tātad grupas lauku mēs varam uzlikt kā obligāto lauku un nevaram saglabāt bez grupas, un tajā brīdī arī izbēgt no tā, ka sistēma izveido kodu bez grupas numuriņa. Nu, lūk. Un otrs veids, tātad mēs varam paņemt artikulu, kas man ir šeit. Nokopēju, kaut ko līdzīgu izveidosim ar citu garumu, 1900, 1900, grupa ir K, un saglabājot sistēmā uzreiz parādās šie visi parametri, garums, platums, augstums, artikulu kodā plus piedēklīts. Arī numurs pēc kārtas. Šis var arī nebūt, bet viņš ir pielikts tikai dēļ tā, lai nodrošinātu vēl unikalitāti. Un tad šis, ja mēs ieliekam grupu K, un šeit ir parādīts, ka grupas piedēklis veidojas no garums, platums, augstums. Un tādā veidā mēs varam automatizēti veidot artikulu kodus pēc tiem parametriem, kādi mums ir nepieciešami. Tas ir tāds piemērs no dzīves tam, ko es stāstīju. Un tagad mēs varētu arī atgriezties atpakaļ uz prezentāciju. Tas, ko mēs neiesakām automātiskajā kodēšanā likt artikulu klases, jo viņas mainās un viņas ir daudz aiz komata. Labāk artikulu klases veidot ir vai nu no grupas, vai arī kaut kādiem konstantiem parametriem. Un otrs, lai izvairītos no tā, ka pēc tam, kad ir izveidots artikuls ar garumu, piemēram, 1900 x 450 x 23, un jūs ieiet kartiņā un nomainat to 1900 uz 1800, jums nenomainās kods, jo kodu jūs mainīt nevarat. Tātad šie parametru lauki pēc artikulu saglabāšanas arī būtu jāiestata kā read-only lauki, lai jūs nevarat mainīt šos parametrus, kas veido artikulu kodu, jo vienā brīdī tur var rasties disonances starp to, ka kods saka vienu, bet artikulu kartiņā parametri ir citi. Tas ir tāda lieta, ko vajadzētu ņemt vērā pie tā, kad artikulu kodus veido no parametriem. Jā, tātad šeit ir no grupas tas piemērs, un te ir no šiem parametriem veidotie, un tad, ja mēs to daram manuāli, tad vienkārši veidojot artikulu kodu, mēs koda laukā ieliekam pakalpojums, vai te var būt gan burtu, gan ciparu kombinācijas, te var lietot arī
zemsvītras, vidējās svītriņas, bet nevajadzētu lietot varbūt procentu zīmes artikulu kodos, jo procentu zīmes sistēmā nozīmē meklēšanas iespējas un no pavisam tādām ļoti jocīgām zīmēm kā vai izsaukuma zīmes, ja tādas varbūt nevajadzētu lietot kodos, bet svītras, šķērsvītras bieži vien tiek lietotas. Visi burti ir caps lock, tātad te nav mazo burtu kodos ir tikai lielie burti. Nu jā, un tas varbūt arī viss par šo kodēšanu. Kā arī diezgan daudz klienti bieži vien izmanto svītru kodus artikulu koda vietā. Tas nav nekas nepareizs, tikai jāņem vērā atkal ir šis unikalitātes princips, ka šis svītru kods pēc tam nedrīkstēs atkārtoties sistēmā vairāk nevienai precei, bet ir tādi biznesa gadījumi, ka, piemēram, vienam un tam pašam viens un tas pats svītru kods var būt dažādiem produktiem, no tā, ka produkts ir viens, bet viņu dažādi iepako, un tad mūsu sistēmā veidojas katram iepakojumam savs artikuls, kā viņš tiek iepakots, bet svītru kods ir viens. Un tādā gadījumā artikula kodu svītru kodam izmantot nevar, bet sistēmā ir iespēja atsevišķi svītru koda lauks artikulu kārtiņā pieejams, un arī artikulu kārtiņā papildus sadaļā ir vesela matrica tabula ar svītru kodiem, un te jau var izpausties ar vairākiem svītru kodiem. Piemēram, iepērkot izēvielas, šeit var savadīt svītru kodus, kuri ir pie piegādātājiem, un tādā veidā skenēt preces jau ar piegādātāju svītru kodiem pie saņemšanas, kā viens no piemēriem. Tā kā svītru kodiem labāk izmantot ir svītru kodu laukus, nevis artikulu kodu laukus. Kā arī, kā jau es minēju pirms tam, ja mēs iepērkam preces no piegādātājiem, tad saviem kodiem neizmantot piegādātāju kodus, bet veidot šos pasūtāmos artikulus. Kaut vai pie viena artikula var izveidot vairākus pasūtāmos artikulus, ja vienu produktu mēs pērkam no vairākiem piegādātājiem, un jau šo visu piegādātāju informāciju, kas ir nepieciešama tur piegādes dienas un mērvienības un varbūt tur kaut kādi pasūtījuma soļi un minimālie pasūtījuma daudzumi jau vadīt iekšā pasūtāmajā artikulā. Kā rezultātā šī piegādāta informācija krājās pie katra artikula, bet viņa neuzblīdina, neuzaudzē pašu artikula sarakstu. Jo patiesībā mums tas viens artikuls nozīmē vienu un to pašu, tas nav svarīgi, no kā mēs viņu pērkam. Nu, lūk, un arī tajā brīdī mēs arī izvairamies no tā, ka kāds no piegādātājiem var izdomāt tādu kodu, kurš citam piegādātājiem nozīmē pavisam ko citu, un tajā brīdī arī sistēma neļaut ievadīt tādu kodu vienkārši sistēmā, kas jau dublējās. Tāpēc piegādātāju kodiem labāk artikulus neveidot. Artikulu grupas. Artikulu grupas ir nākamais temats. Artikulu grupu un klašu iemesls visbiežāk tiek asociēts ar to, ka mēs analizējam un analītikai izmantojam šīs grupas un klases, ja mēs gribam redzēt kaut kādus realizācijas pārdošanas pa konkrētu grupu, realizācijas datus pa konkrētu grupu vai klasi, iepirkumus pa konkrētu grupu vai klasi, vai mēs gribam noliktavas atlikumu redzēt tieši, cik mums ir kleitas ar izmēru X, S, nevis visas kleitas atlikumā, kā arī šos te grupas un klases bieži vien var izmantot arī, kā jau te raksta, grupas tālāk izmantojam cenu lapās, Daca Vilciņa raksta, tātad viens no veidiem arī ir izmantot grupas un klases, lai veidotu sistēmā loģiku vai kaut kādas darba plūsmas. Nu, piemēram, ja mēs saņemam artikulu ar grupu šādu, obligāti jānorāda derīguma termiņš, piemēram, ja? Vai arī, ja mēs ražojam grupu, artikulu ar tādu vai tādu grupu, tad mums ir jāpārvieto šis artikuls uz konkrētu noliktavu tikai ar šo grupu vai tikai ar šo klasi, tātad darba plūsmām un kaut kādiem iestatījumiem un ierobežojumiem sistēmā mēs arī izmantojam grupas un klases. Un iespējams sākotnēji, tad, kad jūs domājat par savu artikulu, koku un grupu uzbūvi, jums nav ne jausmas, kādas varētu būt darba plūsmas pēc tam sistēmā un kā klasificēt, lai labāk ieviestu sistēmu. Jebkurā brīdī šīs grupas un šīs klases var papildināt. Grupas ir viena,
kā te ir teikts, tātad artikulu grupa ir tikai viena uz vienu artikulu. Tātad tās mēs varam nomainīt visos artikulos, ja jūs, piemēram, izvēlaties ļoti plašu grupu, un pēc tam izdomājat, ka jūs tomēr tās grupas gribat sīkāk sadalīt, tad jebkurā laikā artikulu kartiņā ar importa funkcijas palīdzību var nomainīt šīs artikulu grupas vai lielākam datu masīvam. Nu, lūk, protams, ka artikulu grupa apvieno artikulus, kas ir pēc kopīgām pazīmēm vai biznesa loģikas. Nu, visbiežāk izmantotās artikulu grupas ir materiāli, izēvielas, nepabeigtā ražošana vai gatavais produkts. Tās ir tās lielākās klases grupas, bet uzņēmumi, kuros ir ļoti liela nomenklatūra materiāliem, jau arī grupas izmanto vēl sīkāk, piemēram, plātņu materiāli, furnitūra, apdares materiāli. Tās jau ir tādas lielākas grupas, lai būtu vieglāk analizēt. Jā, Mārtiņš jautā arī čatā, vai artikulu grupai var uzstādīt īpašu PVN likmi. Jā, tātad artikulu grupas kartiņā ir iespējams, tūlīt atvēršu jums kādu artikulu grupas kartiņu un iziesim cauri tiem laukiem, ja ir tāds jautājums. Tātad, lūk, ir artikulu grupas kartiņa. Tātad te ir kods un nosaukums. Par klasifikāciju tipiem mēs parunāsim vēlāk. Artikulu grupai var arī nodefinēt konkrētu noliktavu, bet ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo bieži vien nodefinējot sākotnēji noliktavu artikulu grupā, lietotāji pēc tam aizmirst, ka šim artikulu grupai ir nodefinēta konkrēta noliktava, un saņemot uz noliktavu A, saņemšanas ierakstā, headerī ierakstot noliktavu A, cilvēki brīnās, kāpēc šis produkts tiek saņemts noliktavā B. Tātad, neskatoties to, ko jūs norādat saņemšanas ierakstā, galvenā būs šī artikulu grupas noliktava. Tāpēc, ja jūs šo šeit definējat noliktavu, tad jums arī par to ir jāatcerās arī pēc laiciņa, kad jūs jau būsiet sistēmu pastrādājuši. Nu, lūk, jā, tad var nodefinēt konkrētus PVN kodus, gan pārdošanai, gan pirkšanas gadījumā, realizācijas konti, tad visi sešnieki var būt atšķirīgi katrai artikulu grupai, izmaksu konti, kā arī te ir noliktavas konti, kreditāru starpkonti, inventarizācijas saņemšanas konti, uzkrātās izmaksas un uzkrātās saistības. Tātad šeit var arī pa grupām nodefinēt dažādus grāmatības kontus. Un noliktavā mēs šeit arī varam derīguma termiņu kontroli uzlikt katrai grupai atsevišķi. Tātad grupa ar to ir īpaša, ka viņai var nodefinēt daudz un dažādus parametrus. Artikulu grupas ierakstā ir tāds lauks, ko es teicu, mēs parunāsim vēlāk, klasifikāciju tipi. Tad, kad es šobrīd arī veidoju jums to artikulu ierakstu, man sistēma meta laukā vairākus paziņojumus. Tātad mums ir artikulu grupa un ir klases. Grupa ir kaut kas lielāks un klases jau ir kaut kas sīkāks, ko mēs varam sadalīt sīkāk grupu kaut kādās klasēs. Un lai lietotājs, veidojot jaunu artikulu kartiņu, neaizmirstu, ka, piemēram, ievadot artikulu ar grupu šorti, mums ir svarīgi zināt gan izmēru, gan krāsu, gan šajā gadījumā arī dzimumu. Tātad šie ir tipi, ar kuriem ir jāievada obligāti tādu tipu klases artikulu kartiņā. Nu, piemēram, ja mums ir tips izmērs, tad mums ir jāizvēlās no klašu saraksta L, M, S, XL vai XS izmērs. Tātad vienam no šīm klasēm obligāti ir jābūt artikulu kartiņā. Ja mums ir jāizvēlās dzimums, tad mums ir jāizvēlās sieviešu vai vīriešu šorti. Un tad, ja mums ir obligāti jābūt klasei ar tipu krāsa, tad mums ir jāizvēlās viens no balts, melns, rozā, zaļš vai zils. Vienam artikulam nedrīkst būt divas klases ar vienādu tipu. Mums nevar būt L un M, tad L vai M. Un ja jums ir izmērs LM, tad tā ir jauna klase L / M. Tas nevar būt, jo visās atskaitēs pēc tam šis artikuls var rādīties dubultā gan pie L, gan pie M. Tātad mums ir klase ar vienu tipu, ir viena artikulu kartiņā. Es vēlreiz aiziešu atpakaļ. Tātad pie grupas mēs definējam, kādu klasifikācijas tipu klases obligāti ir jāievada sistēmā.
Un tad sistēma liks izvēlēties starp šīm klasēm ar grupu K, ar grupu I un ar tipu Z dzimums. Tas ir svarīgi. To var definēt pie grupas, tāpēc mēs to tagad stāstam pie grupas sadaļā. Nokopējam artikulu, lai būtu vieglāk. Tātad es izmainīšu, piemēram, šim artikulam citu krāsu. Un šeit arī es ielieku brūns. Izdzēšu visas klases laukā un mēģinu saglabāt artikulu. Un sistēma man saka, lūdzu ievadiet artikulus ar klasifikācijas tipu, dzimums un izmērs. Citādi artikulu kartiņu nevar saglabāt. Nu, lūk, un tas nāk no šejienes, no artikulu grupas, kurā ir pateikts, ka obligāti ir klasifikācijas tipi, dzimums un izmērs. Nu, lūk, un tad mēs ejam un skatāmies. Tātad izmērs mums ir XL, komats, dzimums, ja mums tur bija dzimums vīriešu šorti. Un saglabājam. Tas, kas šobrīd te notika, vēl pielieca klāt, arī krāsas klase, to es pastāstīšu vēlāk. Tātad šādā veidā ar grupas klasifikāciju tipiem mēs varam ļaut cilvēkiem neaizmirst, aizpildīt lietas artikulu kartiņā, bet nekur nav teikts, ka mēs, protams, varam arī pēc tam vēl citas klases likt klāt, kuras nav obligātās. Tas nenozīmē, ka tikai obligātās ir jāpilda. Var likt arī klāt citas klases. Tā. Nu, lūk, tagad par artikulu klasēm. Artikulu klases arī ir līdzīgi kā grupas, viņām ir kopīgas pazīmes, biznesa loģika, viņa klases izmanto analītiskajām vajadzībām atskaitēs. Arī klases var kalpot kā sistēmas iestatījumu kaut kādi parametri, bet tas, kas ir atšķirīgs no grupām, tātad artikuls var piederēt pie vairākām artikulu klasēm, kā jau mēs tikko redzējām, tas ir gan izmērs, gan krāsa. Un artikulu klases un grupas, ja mēs, teiksim tā, mēģinam sākumā salikt to lielo bildi, tad es iesaku to darīt Excelī. Excelī sākumā salikt tabulu, lai mums neveidojas haoss sistēmu ieviešot. Tātad šeit ir viens no piemēriem, ka mums ir grupa furnitūra, mums ir grupa celtniecība, mums ir grupa izejmateriāli, mums ir grupa ķīmija. Ok, tās ir lielās grupas izēvielām. Kā mēs gribētu klasificēt šīs grupas vairāk? Tātad mēs furnitūru iedalīsim mēbeļu furnitūra, rokturi, stiprinājumi un tā tālāk. Celtniecība arī ir iedalīta dažādās grupās. Šeit, piemēram, ir 4 iedalījumi, šeit ir 5 iedalījumi, tam arī nav nozīmes. Nu, un, protams, mēs ejam cauri un saliekam visas šīs klases, kā mēs šīs grupas klasificēsim, un šeit ir klases tips, tātad furnitūras veids būs obligāti jānorāda tad, kad mēs veidosim artikulu ar grupu furnitūra. Nu, un šeit bieži vien sākotnēji, tad, kad cilvēki ir sākuši strādāt sistēmā, mēs arī veidojam tādu komentāru kolonu, kurā visi sistēmas lietotāji tiek iepazīstināti, ko tad mēs saprotam ar klasi durvis un ko mēs saprotam ar klasi, piemēram, celtniecības materiāli. Kas tad tur ir jāliek iekšā šajās klasēs un šajās grupās. To, ko es iesaku izvairīties no grupām un klasēm ar nosaukumu cits vai citi, jo tad bieži vien cilvēkiem negribās domāt, un viņi saka, nu labi, nezinu, kurā klasē liekam pie citi, un tad tas saraksts grupā citi izvēršas par miskasti. Tāpēc, ja vien varat, izvairieties no grupām un klasēm ar nosaukumu citi vai pārējie. Artikulu klases, artikulu kartiņā mēs vadām šajā laukā, un tā tad, jā, kā jau arī piemērā rādīju, vairākas klases aiz komata, cik vien jums fantāzija un prasības atļauj. Artikulu parametri. Tātad parametru sadaļā artikulu kartiņā arī tātad šī ir svarīga sadaļa, kā es rādīju pirmkārt, pirmais, ka ar šo parametru sadaļas mēs varam veidot arī artikulu kodus, kas varētu būt par pamatu artikulu kodu veidošanā.
Un ir parametri, kurus mēs gribam uzskaitīt atsevišķi. Bet sistēmā visas atskaites pārsvarā ir balstītas uz grupu un klašu analītiku. Un, lai mums nebūtu visās atskaitēs jāliek klāt kaut kādi jūsu, teiksim tā, atsevišķi individuāli nodefinētie parametri, mēs darām tā, ka šos parametrus ievadot artikulu kartiņā, ievietojas arī klase ar tādu pašu, ar tādu pašu domu, ar tādu pašu jēgu, lai jūs jau varat visas atskaites ņemt, balstoties uz saviem parametriem. To es varu tūlīt arī nodemonstrēt, kā tas izskatās dzīvē. Tā man jāatcerās šērot šis ekrāns. Tā tad paņemsim vienkārši kleitu. Nokopējam, paņemsim viņu citā krāsā, dzeltena, piemēram. Un es ielieku krāsu dzeltena, un klases neielieku, saglabājot, viņš man prasa izmēru, labi. Es ielieku XL izmērus, saglabāju, un sistēma pati pieliek klasi dzeltena, jo man ir krāsa parametros norādīta dzeltena. Tātad man nebūs visās atskaitēs jāliek lauciņš krāsa, ja jūs gribēsiet analizēt pēc krāsas, bet sistēma pati jau pieliek arī klasi krāsa dzeltena. Līdz ar to jūs arī varēsiet jau visās atskaitēs pēc saviem parametriem analizēt datus. Un iespējams, ka šī klase varēs kādreiz noderēt arī par iemeslu kāda iestatījuma veidošanai, piemēram, dzeltenās krāsas apģērbu mēs savādāk saņemam noliktavā vai savādākā plauktā liekam, jo viņš var izbalēt un tā tālāk. Tas ir par to, kā mēs varam izmantot parametrus klašu dublēšanā. Nu, lūk, un artikula grupas vai klases iestatījuma pamats, tas ir tas, ko es arī vairākas reizes pieminēju, ka artikulu grupas un klases mēs varam izmantot kā atbalstu dažādu iestatījumu veikšanā. Kā šeit, kā piemērs ir ražošanas noliktavā, tātad artikuls ar grupu kleita rozā krāsā ir jāpārvieto pēc ražošanas ieraksta pabeigšanas uz noliktavu gatavā produkcija. Viss pārējais, ko mēs ražosim, netiks pārvietots, tiks pārvietots tikai šī artikuli, kur ietilps šajā grupā un šajā klasē. Un sākotnēji varbūt, kā jau teicu, jūs varat nezināt par šiem iestatījumiem, mēs vienmēr varam pielikt klāt kaut kādus citus šķērsgriezumus, lai varētu nodrošināt arī šīs darba plūsmas. Tas, kur ļoti bieži arī tiek izmantotas artikulu klases, ir izejmateriāliem, priekš dabas resursu nodokļa, tieši iepakojuma materiāliem, viņiem tiek liktas klāt klases ar tipu dabas resursu nodoklis, un klases dalās koks, metāls, polietilēns un papīrs, un vēl tur varbūt citas klases ir, ja. Tātad šīs klases arī tiek papildinātas tad, kad uzņēmums saprot, ka viņam ir nepieciešams ātrāk tikt līdz dabas resursu nodokļa datiem. Nu, lūk. Un šobrīd es pārslēgšos atkal uz sistēmas demonstrāciju, kur mēs paskatīsimies tieši atskaišu un analītikas veidošanu ar grupām un klasēm, un pēc tam jau pāriesim arī pie jautājumiem. Piemēram, viena no noliktavas populārākajām atskaitēm ir noliktavas atlikums. Un tā tad mēs redzam, mēs varam atlasīt konkrētu artikula noliktavas atlikumu, konkrētas artikula grupas noliktavas atlikumu, piemēram, tā arī izdarīsim, ieliksim konkrētu grupu, un sistēma parāda tikai tos artikulus, kas ir atlikumā, kas ietilps šajā konkrētajā grupā. Ja mēs gribam citu grupu, mēs to nomainām, mēs varam arī aiz komata likt vairākas grupas, un, piemēram, mums ir šorti, un mēs paņemsim izmēru. Pieliksim vēl klasi klāt. Tātad mēs paņemam gan grupu, gan klasi, un šobrīd mēs redzam, ka mums ir tikai viens artikuls, kas ietilps šajā grupā un šajā klasē.
Tādā veidā mēs izmantojam grupu un klašu funkcionalitāti atskaitēs. Un, ja mēs ieliekam artikulu tipu izmērs, tad sistēmas atskaite neko nerādīs, jo tas ir vienkārši tips. Viņi rāda visus, viņa nevar parādīt tipu. Bet tipu mēs varam ļoti labi izmantot, kā ieliekam tipu un artikulu, klases un artikuli, un tad mēs redzam noliktavas atlikumu klases tips un kādi artikuli. Tātad L un viss, kas mums ir ar L, M izmērs, viss, kas mums ir zem M izmēra, tātad šie artikuli ir sadalīti pa izmēriem. Un mēs tādā pašā veidā varam arī ielikt, piemēram, pa krāsām un dabūt savukārt atlikumu pa krāsām. Tātad viss, kas mums ir balts, viss, kas mums ir melns, rozā, zaļš un zils. Šajā brīdī tādā veidā strādā tieši artikulu tipi, kas palīdz labāk un vairākos šķērsgriezumos izmantot noliktavas atlikuma atskaites. Otra atskaite, ko mēs varam apskatīties, ir artikulu kustības pārskats. Un šeit arī ir artikulu klases tips. Un ja mēs paņemam šo atskaiti pa izmēriem, piemēram, kustību, tad mēs redzam, kā mums ir kustējušies L izmēri, M izmēri, un te mēs jau varam redzēt, kādi izmēri, piemēram, ir ejošākie, uz kuriem mums vairāk ir jāskatās, iepērkot produkciju. Un ja šeit būtu, piemēram, kā es teicu, dabas resursu nodokļu klases, te būtu koks, papīrs, stikls, metāls, polietilēns, tad šī atskaite jau tādā veidā var tikt izmantota, lai nodotu informāciju zaļajam punktam, jo mēs redzētu, cik mēs esam iepirkuši konkrētos dabas resursu nodokļu artikulus, cik mēs esam izlietojuši, un par atlikumu tad mums ir par to starpību jāmaksā dabas resursu nodoklis.